Slavenību taksis. Sarunu šovs uz riteņiem pilsētas ielās. Sadarbībā ar Bolt, BYD Latvija un BTA apdrošināšanu. Šajā slavenību takšu sērijā taksometra vadītāja lomā iejutīsies aktieris Andris Daugaviņš. Taksis maiņa ieradusies. Spilgta personība Latvijas kino vidē un arī Nacionālās kinobalvas lielais Kristaps ieguvējs kategorijā labākais aktieris otrā plāna lomā. Šodien Andrim Daugaviņam priekšā būs jauns izaicinājums iekāpt taksometra vadītāja kurpēs un iejusties vienā no pilsētas visdzīvākajām profesijām. Kā viņam tas izdosies, to uzzinās šajā epizodē. Nu, čau, Andži! Nu, mans! Slavenākais filmu bandīts Latvijā. Aha. Čau, vecais! Mans! Nu, kā pa dzīvi? Ideāli kā visai latviešu tautai. Principā. Kapitāli. Ļoti labi. Klausies, Andžu, paldies, ka piekrīt manam izaicinājumam kļūt par taksistu. Bet es saku, ka tava pieredze nav šī pirmā ar taksi. Nu, galīgi. Kāda ir bijusi pieredze dzīvē? Pieredze dzīvē ir bijusi ar sasto tēvu Žiguli. Sen, bet tas bija kaut kāda 80. beigas, 90. sākumi. Nu, diezgan labi, ka nauda beidzās. Vecgada vakarā vislabākais ienākums ir. Tajā laikā, kad tu izbrauc vecgada vakarā, cik varēja nopelnīt? Man liekas, ka lielākais, ko es biju nopelnījis, kaut kāds 50-200 rubļi. Bija diezgan daudz. Pa vienu nakti? Pa vienu nakti, jā. Vienu nakti? Pat nevis par nakti, bet pa vakaru, jo bez 15-12 es izlaidu pēdējo klientu. Jā. Un tu paspēji vēl no Tallinas ielas līdz Berģiem uz pēdējā pūksteņa sitienu, paņemt šampāniešu glāzi, izdzert, un tas bija viss. Jā. Tad tev pieredze ir ar takšiem. Tu šo mūsdienās izmanto taksi vispār? Brauc kaut kādā taksi? Jā, dažreiz, kad likums man neļauj pašam braukt pie stūres, tad es ņemu taksometru, jā. Jā. Ko domā par taksas profesiju šodienā? Kas ir taksista kvalitātēm, kam ir jābūt? Tev pašam varbūt viņas jāpārbauda, tur es zaudēju savu iemaņu. Viņam jābūt runīgam, kad to vajag, un jābūt klusu ciešot, tad, kad arī to vajag. Bet tagad ir daudz vienkāršāk, jo mums ir veizi, un kas tur vēl tur, agrāk tev to... Aplikācijas. Jā, agrāk tev vajadzēja zināt, kur tas viss atradās, un vēl viss kaut kas. Es šodien tajā brīdī, kad mēs ieslēgsim Bolt Driver aplikāciju, kad tu kļūsi par taksistu. Tajā brīdī Bolt aplikācijā, ja mēs paņemam Bolt, paņemsim Go Online, un pārbaudīsim, vai mēs esam, paņemsim, izsauksim taksi, paņemsim uz Blauņos, 34 studiju. Un reku mēs parādamies Celebrity Cab. Tu būsi ātrākais, nosīt arī nedaudz lētākais pilsētā. Ideja, un viņš patam ir zeltans. Jā, zelta krāsā, zvaigznes. Gatavs doties? Jā. Andži, laižam, aiziet. Andris Daugaviņš 90. gados ir bijis taksometra vadītājs vecgada vakaros, bet šodien viņam priekšā būs jauns izaicinājums iekāpt vēlreiz taksometra vadītāja kurpēs un iejusties vienā no pilsētas visdzīvākajām profesijām. Uz kurien te velkam tagad? Man uz centru vajag. Uz centru. Uz Rīgas centru. Es kaut uz Zarentu izsauc. Laižam, kas? Lieliski. Ar ko nodarbojies? Īstenībā baigi interesanti. Es skatos jums tā kā vairs salīdz, un reiz arī es esmu. Tā kā filmētājs, operators, montētājs, kā tu pareizi nosākt. Redzi, nedrīkst nevienam pasažierim spļaut visu, jo tu nezini, tu trāpīs kādam no savējiem. Jā, Krošakam trāpīja beigās. Es jau skatos, jau pie jūsu tehnika viss paskaistot. Ko tu filmē? Visu un visiem. Visu, ko. Visais dzīves, arī kāzas filmē? Agrāk jā, tagad vairs nē. Ko ne? Es teikšu godīgi, man liekas, ka Latvijā cilvēki nav gatavi adekvāti maksāt par to, cik daudz darba tajā ir jāiegulda. Jā, ir kļūšas skrieg. Klau, bērns nefilmē? Es gaidīju. Savējās jau sarunāt, kas ir. Šāds piedāvājums vēl nav atnācis. Starp citu, jā, cilvēki, es zinu, ka viens dēls tajā aktieris, viņš raksta jau savu bērnu scenāriju. Īstenībā ir ļoti pareizi. Bet atcerieties, param laikos tad šie fotogrāfēja bērns vienmēr. Es atceros, ka man senčiem ar albumus bija bildes no bērēm.
Es domāju, Skaista nelaiķi. Nu, kas var aizmirst šos viedos vārdus? Džeki, runājot par zvērēm, tas ir interesants temats, bet manā skatījumā cilvēks nodzīvos ilgu un bagātīgu mūžu. Tur nav ko bēdās. Es ceru tā par domāju. Tas ir labi, nu? Es ceru tā par domāju. Jauts cilvēks aizēja, tā ir traģēdija. Cilvēks aizēja, tas ir Jā, īsti. Pareiz, kā filmēs jūs abi no šovbiznesa sfēras aktieri. Interesants satikšana. Jā. ļoti labi. Galvenais mums ir sejas pareizajā darba pusē šobrīd. Jā. Es par to Jā. Es esmu cilvēks parasti aiz kameru, tagad pārmēģis pēc vienreiz varbūt kameras priekšā. Varēšu gārti varētu. Jā, starp citu arī operatori. Gan operatori, gan vispārēji, kas piedalās filmēšanā. Ja? Nu, parasti noskatīs kaut kādu filmu, kas tev paliek atmiņā. Pārsvarā aktieri. Vai ne? Ja? Un es domāju, ka vairums režisoru arī nepaliek atmiņā. Nu, ir tur Skorsēzes kaut kā tāda. Tas ir drausmīgi negodīgi. Tāpēc, ka tur ir vesela kaudze, kas ir strādājuši, bez viņiem būtu vai nu sūds pēdējais, ja, vai nebūtu. Bet par viņiem zina ar vien maz. Protams, ka profesionāļi zina, bet... Nu, tāpēc, ka viņš tas aktieris jau ir seja tam visam, kā saka, tas jau loģiski. Nu, seja, jā, bet... Tas tāpat kā sportā, kad ja komanda uzvar spēlētājs, zaudē treneris. Jā, Tieši tā. Un līdzīgi tāpat kā pasaules slavenās grupās, lielākā daļa zina tikai solis. Viens ir esat bazitāris. Jā. Nos gadījumos. Jā. Nu, jā. Kur tev var atrast, kāds grib tevi? Mēs uztaisām to reklāmu tevi. Jā, Man var atrast www.skaislatviešu.lv. Kas? Kaut kāds LGBT filiāli vai kas tas ir? Nē. Vienkārši kaut kādā pašā YouTube un Facebookā iemest Kaspars Jaksons. Kaspars Jaksons, nu labi. Meklēt rokā. Kas man iedod kādu savu trako takšu stāstu? Labi, šis neskaidrās, iedod kādu piedzīvojumu. Man vienreiz, es nezinu, cik tas traks bija, bet trakajos tuseņu jaunības gados. Tas, kad bija ārzemēs, braucu mājās un telefons izkrita ārā no kabatas un aizskritās krēslā garām. Es nepamanīju. Un es ienāku dzīvoklī atpakaļ un es saprotu, tas ir 4-5 no rīta un saprotu, ka nav telefona. Bet bija parastais telefons tajā mājā un zvanīju uz savu telefonu kaut kādas 3-40 reizes. Un beigās pacēla taksists un es viņam piesolīju. Pa muti, ne? Atcēt, jā, viss bija labi. Es viņam samaksāju kaut kāds $50. Neatnāca izdrukā, ka es zvanīju uz štatiem tur stundu vai uz Zimbabvi. Tas bija Jaunzēlandē. Es kaut kāds 7 mēnešus Jaunzēlandē nodzīvoju. Tas bija īstenībā tāds otrs portāls gals. Tas ir garš stāsts, bet bija... Kā Jaunzēlandā bija dzīvot? Nu, tur jau, zin kā, tā kā mums ir ziema, viņiem vasara. Es aizbraucu mūsu vasaru uz viņu vasaru, atbraucu apkārt mūsu vasaru. Tā kā man bija 3 vasaras pēc kārtas. Labs. Tur, protams, tur tā dzīve tāda, daudz mierīgāka, tā var teikt. Nav tāds skrējiens. Galīgi nē. Tur cilvēki tādā ļoti piezemēti, mierīgi dzīvo un tāds, pavisam savādāk tas dzīves stils. Zin kā, viņi ir otrā pasaules galā, tagad bišķi atraut no visas pārējiem. Bet viņi, man liekas, arī viena no tām laimīgajām zemēm kaut kādām bija, ne? Jā, tur diezgan, tur ir tā, ka, ja prasa cilvēkiem, lielākā daļa cilvēku, nezinu, kas ir prezidents, un viss ir prezidents, pēc, ka viņiem Priekš kam? Tieši? Viņiem nav biti politiski vispār neinteresē. Viņiem nav ko lamāt, ja? Jā. Tas nav kroku lavāt. Kas par paldies tev par braucēju? Paldies. Viss. Gaidi ēterā raidījumu. Tieši tā. Jā. Čau, draugs. Paldies. Citādēļ man home video, es zvanu. Vienmēr. Mēs dosimies tālāk, jo mūs gaida otrais pārbaudījums. Šoreiz tā būs pasažiere Anete. Anete? Lūdzu. Anete, čau. Es sveicinātu slavenību taksī. Es neesmu slavenība. Andris Daugaviņš šodien izzinās, tev aktieris. Prieks iepazīties. Kā tev diena? Bišķi nogurus. Jā? Jā. Un tagad uz kino. Vai uz kādu? Uz Tumža Levaņģēlā? Jā. Ideāli, ļoti iesaku. Es tur arī esmu, es ceru, ka Pagad, tu atpazīst. filmējies evaņģēlijā? Jā. Pagad, es neesmu bijis vēl uz evaņģēlijā aizgājis. Kad uz šovu būs vēl kāds atpazīsts, bet Anita, ar ko nodarbojies? Drīkst uz to, ja? Jā, protams. Es nejūtos tu tik vecs. No. Pabeidzu mākslas akadēmiju ar mākslu. Wow, ar mākslas akadēmiju. Kuru fakultāti tieši tā bija? Ir tāda kustība attēls skaņa ar animāciju. Jā, zinu. Nu, lūk. Es jūs netraucēju, mums kas kāpš ārā, jūs tālāk varat... Nē, mierīgi, viss. Jā, es to fakultāti zinu, jā.
Jā, tagad kādu brīdi esmu skolotāja vizuālās mākslas. Tāpēc es jūtos šodien bišķiņ nogurus, jo No Skolnieks skolēniem, jā. Viņi dažkārt paņem vai lielākoties enerģiju. Cik liela tev audzēkņi tur ir? Man ir visas klases no 1. līdz 9. Visas, nu, kā ir? Viņi sēž visu laiku telefonos vai tomēr mācās? Tagad ir tas likums, ka nevar sēdēt. Tad Tas ir beidzot ļoti viens labi. normāls likums ir vai nepieņems. Jā, es piekrītu. Kā viņi uzvedās, neuzmācās, jo diezgan jauni skolotāji un 9. klasa tur jau varētu kaut kādu pubertāti jau sākt ieslēgties. Man ir aicinājuši uz kino. Uz kino? Tagad kāds skolnieki vai? Nē, es ar draugoju. Ar draugu. Es teicu, tad, lai aicina klases biedrenes, kas... Labs, jā. Skolotāji aiziesim uz tumžu, jo evaņģēlijumu Andris Daugaviņš aizvada. Un kādam paziņam arī nav bijuši kaut kādi atgadījumi tieši taksometros un nav nekas tāds dzirdēts? Nevar iedomāties. Es dažreiz dzirdu kaut kādas atsauksmes par to, kā ir izdekorēts taksometrs vai kāda mūzika skan, tehno, piemēram, ir bijis. Es atcerējos atgadījumu, mana draudzene pabeidza doktora studijas. Un tad viņai tieši atbrauca taksis ar gaismiņām un bija riktīgākā ballīte. Un viņa tā arī jutās, jo viņa tajā dienā bija pabeigusi doktora studijas. Tā viņai salikās. Vai, cik jauki. Bet pēc runas dzird kaut kur ārzemēs esi ilgi dzīvojis, ja? Vai ne? Nē, Man liekas, es no Latgales esmu. Tad Latgale ir ārzemes? Lūdzu! Latgale ir ārzemes. Jo tāds akcentiņš drusku. No kurienes esi Latgalē? Netālu no Jēkabpils, bet tā puse, kas ir Latgalē. Man liekas, mēs ļoti ilgi braucam. Sastrēguma Piektdienas sastrēgumi, jā, diemžēl, cikko seans sākās? Jau sākās pirms 3 minūtēm. Reklāmas. Jā, reklāmas. Mēs būsim pēc 2 minūtēm. 2 minūtes mēs būsim klāt. Okay. Atklāšu noslēpumu, nav tur reklāmas. Jā, paskatās. Vai nu sākumā kiniki? Bet tas nekas, es tev varu izstāstīt to, ko tu tagad neredzi, to es tev varu pastāstīt. Jā, Jā, tagad pirmie kadri. Mazs puika stāsta horoskopus vienam vecam vīram, tas vēl padomu laikā komunālajā dzīvoklī. Un vīrs ir akls, un tāpēc tas zēns no avīzes lasa horoskopu. Es domāju, ka tu nokavēsi to pirmo ainu, tāpēc es tev izstāstīšu visu. Jā. Un ja tas horoskops ir labs, vecais vīrs viņam dod kaut kādu sīknaudu. Ja tas zēns redz, ka tas horoskops viņam nepatīk, jau, ka viņš redz avīzē, ka tāds ir, viņš viņam sāk izdomāt horoskopu, kurš ir labs. Bet jau no galvas, lai dabūtu to naudiņu mazo. Māte viņam ir tā diezgan dievticīga, viņa tur uz baznīcu staigā, un tas puika stāsta, ka viņš to naudiņu, un tur baznīca laikam bija nodegusi, vai kaut kas tur bija noticis baznīcas atjaunošanai. Bet par tām kapējkām viņš, protams, pērk ledenes. Jā, kā jau tajā laikā bērni visu to darīja. Tas apmēram tas sākums, ja, un tu līdz nāks, un tad tas mazliet... Paliec ar mums, bet vienkārši tev nosuflēs filmu. Tu saks draugam, piedod, es ar aktieru pavadīšu. Un tagad, kad tu ienāks, tas jaunais puika jau būs policijas koledžas students. Es domāju, ka tagad paspēs uz seansu. Un tieši tajā mirklī tas arī notiks. Okay. Pa kuru pusi es varu kāpt? Tagad kāpt arī pa otru pusi. Jā, Anna, sirsnīgs tev paldies par braucienu. Lūdzu, es šo negaidīju. Čau. Tiekamies tev. Celebrity Cab Latvija Instagramā būs. Labi, tagad noteikti, jā. Tu gribi tikt ārā, jā? Jā. Principā jau tu vari izkāpt ārā un Paldies, čau. Tālāk ceļu Andris Daugaviņš turpina viens pats. Labdien, Rebeka! Esiet sveicināti vienīgajā šobrīd Rīgas taksī, kurā ir uzliktas kameras, un jums ir tā labā iespēja piedalīties šovā ar īpatnējiem vadītājiem. Jūs piekrītat? Ideāli! Paldies jums! Tad sāksim mūsu braucienu. Kas tagad notiks? Tagad notiks tas, ka
Tik Latgales, tas arī brauciens bija. Jā. Tas tev speciāli? Jā, tas ir speciāli, tas tā saucamais Celebrity Cabin, Tu jā, kamera. angliski. Mani sauc Andris. Es zinu! Jā, tas ir jauki. Man tā patīk, ka... Oi, tur, kur tas... Tikai nesakiet nemīlētie. Nē, kaut kas tur... Es aizmirsu to jūsu seriālu. Es jau atvainojos, bet mans tēvs ir lielākais jūsu fans. Jā? Jā! Mums Wow. tas bildi uztaisīt, tas ir nereāli. Droši. Oh my God. Kur es atrodos? Nu, redz, cik jauki, gan arī kā svētki, vai ne? Reāli. Ņemot vērā, ka es esmu par taksistu strādājis tikai senajos 90. Līdz ar to es neesmu sapradis ar visām šitām te Jaunajām tehnoloģijām. jaunajām tehnoloģijām, jā. Redzīgi. Jūs strādājat par taksistu. Ko lūdzu? Jūs strādājat par taksistu. Par taksistu es nestrādāju, bet man ir viena izrāde glābis, kas var. Vienīgā. Un tur es esmu taksists, kurš vienlaikus precējies ar 2 sievām. Tā kā man teica, ka es īsti labu taksistu nespēlēju, nu tad nācās šeit. Ar ko mēs nodarbojamies, Rebeka? Nu? Es? Jā. Es esmu mentors, studentu mentors. Mentors. Jā, es braucu uz Ameriku pārdot grāmatas. Uz Ameriku pārdot grāmatas, sakrāmē koferi grāmatām un stāv kaut kur tur pie Big Ben, Big Bens Londonā, labi, tas ir ok. Galīgi reizi, jā. Pilnīgi reizi. Šī tās statujas, jā. Jā, pie tās statujas. Mentors, studentu mentors. Jā, nē, mēs audzējam savu raksturu un prasmes, mēs ejam no durvīm uz durvīm un es tā dzirdu. Tas ir tā kā komivojažieri Amerikā, laikam bija, ja, kas tās braukāja, tur piedāvāja visās pošīs gudrotos putekļu sūcējus, grūdekļus. Jā, mēs tad tieši tās. Un pēc tā arī domā palikt? Es nezinu, es tagad domāju. Tagad tieši, jā? Jā, nu kamēr esmu Pirms iekāp zināju, tagad sāk domāt vienkārši. Bet man tagad arī ir izdoma, ka es gribu būt aktors, gribu būt dziedātāji un tā, bet tie tādi, es nezinu, kā jūs to izdarāt, tie tādi, man liekas, tāli sapņi. Bet teikšu tā, ka nav tie sapņi, bet vienkārši nevajag lēt garām visu dzīvi un darīt. Nevajag baidīties, tas ir viss. Labi, bet kad jūs palikāt par aktieri? Es nezinu, es vispār esmu vēl palicis par aktieri. Nu tad, kad vienkārši piedāvā, aicināju un piekritu. Galvenais nebaidīties. Nesanāks. Velns ar viņu. Amen. Bet pamēģināt vajag. Es pierakstīšu to. Ja? Ideāli. Ir bijuši kaut kādi piedzīvojumi taksometros? Labi, slikti, priecīgi. Nu, manī viens šoferis ir iemīlējies. Jā? Bet tas bija diezgan jauna. Par ko nozīmē? Tas bija aizvakar? Jā. Viņš ir nošāvies, viņš ir ieskrējis kaut kur un viņš vairāk nestrādā par taksometru? Es neatceros, bet es atceros, ka es strādāju darbā, es bārā strādāju un tad es ļoti vēl braucu mājās. Jā, un tad mēs ļoti aizrunājāmies līdz kaut kādiem 2, un tad man bija tās man jāiet mājās, un tad es viņu nekad neredzēju. Cikos viņš paņēma no bāra? Drīkst uz to, ja es... Jā, droši. Kaut kādos 1:30. Paņēma no bāra, tu viņš no darba, veda mājās. Jā. Un jūs pļāpājāt, dzērāt tēju, tu viņam palūdzu uznest augšā somas. Nē, viņš nenāca augšā. Nenāca augšā? Nē, mēs tikai mašīnā parunājāmies. Jā. Un? Tas bija viss uz tā izbēgu. Viņš teica, es tev mīlu, vai viņš teica, braucam pie manīm, ko viņš teica? Viņš runāja krieviski. Viņš runāja krieviski? Viņš teica, Rebeka, я, кажется, влюбился. Там bija tāds, номер дай, так, un tas aizgāja. Iedod numuru? Jā, nē, nesavēju, bet viņš iedod. Vajadzētu savu džeku numuru kaut kādu iedot tā, lai viņš... Kaut gan nē, no... Man nebija tajā brīdī čalis, tagad man ir, jā. Tagad ir, jā? Jā. Pa vienu dienu aizvakar bija taksists, vakar dabūšu, nu loģiski vajag dabūt, nedod Dievs, ka nākošais atkal no darba braucot uzmāksies kāds. Tā ir, jā. Tas ir labs stāstiņš, iemīlējies taksists. Jā, bet tā man ir bijuši ļoti labi taksisti, tas tiešām nevar neko pateikt sliktu. Jā. Mums taču ir elektromašīna, mēs varam braukt pa drīkstam. Jā, mēs drīkstam. Pa autobusu joslām. Bet
Cik forši tādu projektu jūs izdomājāt? Vai ne? Nu, es neizdomāju to, es Ceriņš izdomāju. Bet tas jau ir kaut kas ir bijis, bet diezgan interesanti. Un ir kaut kāds bijis gadījums, kad ir vajadzīgs kaut kāds ielāps, kaut kur jātiek un nav taksometru, nevar izsaukt, teiksim, tāds dodāns kā es atnāku un nevar tur ar aplikācijām tik galā, un tu gaidi pusstundu un tev palikuši 5 minūtes līdz tās pēdējās grāmatas pārdošanai. Un pēkšņi kaut kāds vai, teiksim, miskas savācējs tev piekrīt aizvest līdz lidostai, kaut kas tāds nav bijis tāds ielāpiņš? Nav! Nē, man bija viens... Es braucu, vienīgais vēl bija tā, ka es braucu uz lidostu ar autobusu, kā normāls cilvēks, laicīgi izbraucu. Lidostu ar autobusu kā normāls cilvēks. Skan lieliski, labi. Bet es atstāju pasi mājās. Arī kā normāls cilvēks. Pilnīgi normāli tas ir, jā. Un tad es arī tā kā, uzreiz taksistu, man vienalga, ka bija 20 eiro jāmaksā, bet es braucu mājās pēc pasas. Un es viņam palūdzu, vai viņš nevar, jo es būtu tur visu nokavējusi, es palūdzu, vai viņš nevar mani vienkārši arī pat taisno aizvest uz Galapunktu, jā. Tas bija kaut kur Barbadosā, jā? Tas bija Lubānas iela. Lubānas? Kāds sakars lidostāja Lubānas? Mājām pēc pasas. Un tad mēs braucām uz lidostu. Es viņam samaksāju mazāk, jo es nokaulēju, laikam, tur kaut kādiem 10 eiro vai tā. Jā. Nu, malacīts. Tā grāmatu pārdošana palīdzēja. Lūdzu tev. Pētējā apdrošināšanas plāksterīši Rebekai godam nopelnīt. Paldies tev! Bet cik forši, šis reāli mans nedēļas highlights. Man ir pirmdiena. Nu, ideāli. Labāk vairs nebūs šādā. Un ko tu domā darīt vēl? Kāds tev tas dziedāšana tev nākošu gadu uz X faktoru visticamāk būs jāpiesakās? Jā, es gribu. Klausies, un zini ko? Es tieši, kad gaidīju taksi, es jautāju zīmi visumam. Dod man zīmi. Vai es esmu uz pareizā ceļa? Es nezinu, ko šis vēl nozīmē, bet šī ir ideāla zīme. Lūdzu! Paldies tev! Lūdzu! Tu nevar iedomāties, kāpēc ir te plāksteri? Kaut kur šeit bija, Jā, šeit būs tā. Forši. Paldies par plāksteriem. Nu, paldies tev par dalību! Paldies tev! Tu ir reāli forši. Lai tev veikts priecīgi Jāņi, Ziemassvētki, vispārējie valsts svētki un tā tālāk. Pagaid foto, lūdzu. Droši. Okay. Taisam. Tētim. Protams, ka tētim. Tā tu līkās. Tā. Man tik forši. Čau, Rebeka, lai tev veicas! Paldies tev, vīrs! Nākamajā sērijā taksometa vadītāja lomā iejutīsies brīnišķīgā aktrise, šarmantā dziedātāja un māksliniece Lelda Dreimane.